ka es māku dziedāt. Tas nav noslēpts. Tu māki dziedāt dušā pagaidām? Nē, es korī biju soliste. Korī? Nopietni, kad tas bija. Labrīt, māte. Es vispār to neatceros. Labrīt. Zvana jau. Šodien pie mums ciemos ir vokālā pedagoģe Annija, lai pārbaudītu Lukērijas dziedāšanas prasmes. Labdien, tu mums jau vesels koris. Jā, sveiki. Čau. Čau, kas Annija. Sveiki, Olga. Jūs tāda roza. Nākiet, Sveiki. Jūs moderni izskatāt. Jā, mēs jau čau. Es jau došu. Es gaidu skolotāru bildi. Gadīju skolotāju no filmām. Man arī bija moderns vīļu skolotāju. Es ar šito Lidiju Olgu gaidīju skolotāju. Nē, mēs neesam tādi. Dodiet man kaut kādas drēbes, jūs nāksiet droši vien iekšā. Nu, droši vien, jā. Koša sieviete, tāds apuri man vienkārši pirmais, kas ielica galvā, bet ļoti laba enerģija sajūta. Nu, Lukērija ir mums galvenā varone. Mums ir galvenā varone un viņa dzied visu laiku dušā. Kā es uzzināju, kā viņa dzied? Es satieku kaimiņieni, un mēs kaut ko, viņai modeles karjerē, mēs runājam par modeles karjeru, viņa saka, kāpēc tavs bērns nedzied? Es saku, kur? Viņa saka, kā TikTokā, taču ir video. Es tādu, ko? Un tas bija tā, ka viņa no mums slēpa to. Mēs esam kaut kā dzirdējuši. Beyoncé visu laiku. Jā. Un tad mēs izdomājām, ka varbūt jūs kā profesionāls pateiksiet, vai viņa dzied vai nē. Mēs nenodarbojamies ar teikšanu, kurš var vai nevar, vai tieši mēs visiem palīdzam, jo īstenībā visi var. Mēs zinām, ka visi var. Jā. Es taču teicu, kas var. Ja gribētu, jā. Kori, jā? Solā. Mēs esam dziedošā ģimene. Dziedošā ģimene. Jā, varbūt dziedošā nākamajā. Nākamajā sezonā. Jūs dziedāsiet tā kā pēli un es repošu backgroundā, jā? Kas tev pašai, ko tev visvairāk patīk, vai kā tu vispār aizgāja līdz tam? Tu tā kā nesen sāki, vai tu jau no bērnības visu laiku kaut ko dziedi, vai kāds tev tas? Skolā es korī biju, un tur man dažreiz deva solo. Bet tā, vienkārši pa māju dziedu, ja gribu un tā. Ideāli. Ļoti labi. Un vecāki, kāpēc nezināja, vienkārši Man bija aizmirsis, ka korīs dziedāja. Ko man viņam priekšā dziedāt? Kautrējās, tāpēc, ka mēs smējamies vienmēr. Kas smējās? Nekad nesmējos. Tu nesmējies? Tu māmī par visu smējies, bet es nesmējos. Es attiecos nopietni par tādām lietām. Tas ir diezgan svarīgi, jā. Tas īpaši tie pirmie soļi. Viss tuvis ārā no istabas māte. Nē, es viņai tieši, viņa YouTubā tur rāda kaut ko šovēres uzdzied, un es saku, mierīgi. Es tad, nevar būt, ka tu uzdziedās šo dziesmu. Labi, nesalielieties arī baigi, zin kā. Bet, kāds tev pašai ir varbūt tā vēlme vai tās virziens uz dziedāšanu? Tu gribi tā vienkārši pat priekš sevis, ja tu gribētos tā kā ritīgi nopietnāk jau pastīties tajā virzienā, vai kā tu pati jūties attiecībā uz to? Es nezinu, kā sanāks. Pagaidām priekš sevis. Es diezgan kautrējos. Kā tu vari kautrēties? Viņa ir profesionālā modela, viņa ir bijusi uz visām iedomājumām skatēm. Normāli caurspīdīgā kleitā ej un tur tūkstošiem cilvēks sēž. Bet tas tā ir. Es gribu, lai viņa ir pasaules klases dziedātāja. Stāv tāda gariņa, tieviņa, tā kā stāv pēc kleitiņā un cied. Es nezinu, kā tev ir kaut kāds, ko tu labprāt, es zinu, ka tas kreizi uzlikt tev on the spot. Mēs varam izsūtīt visus ārā un palikt divatā. Kā tu sāk vēlies? Bet mēs tā varētu darīt. Mēs varētu aiziet kaut kur, jo tad būs, man liekas, būs vieglāk. Negribas, lai mamma sēž, jo es nezinu. Viņa it kā jau es nekautrējos no viņas, bet tāpat kaut kas tur ir. Labdien, tu mums jau vesels koris. Jā, sveiki. Čau. Annija. Sveiki, Olga. Jūs tāda roza. Šodien pie mums ciemos ir vokālā pedagoģe Annija, lai pārbaudītu Lukērijas dziedāšanas prasmes.
Mēs varam izsūtīt visus ārā un palikt divatā. Jā, mēs Kāds vēl sāk vēlēs? Jā. Bet mēs tā varētu darīt. Mēs varētu aiziet kaut kur, jo tad būs, man liekas, būs vieglāk. Negribas, lai mamma sēž, jo es nezinu. It kā jau es nekautrējos no viņas, bet tāpat kaut kas tur ir. I can't help myself, I'm looking for you. I'll set fire to the rain. Watch it pour as I touch your face. Will it burn while I cry? 'Cause I heard it screaming at your name. Super, šis ir ideāls piemērs. Tev droši vien tas, ko es dzirdu, un tev ir īpaši uz augstām notīm, tu vari viņas tā kā viegli ņemt, vai ne? Bet viņas tev nesanāk tā apakšējais, tev sanāk tās skanīgāk, un tā kā jāiet augstāk, vai ne? Tad bišķi tas pazūd, vai tas skanīgums, vai kaut kur viņi tur vai grib lūst, vai kaut kā tam līdzīgi, vai ne? Mums ir balss vispār sadalās, principā tādos divās daļās. Jā, mums ir saucamais krūšu reģistrs un galvas reģistrs. Un tas krūšu reģistrs ir tas, kas ir tāds I said hey to the rain, watch it burn. Jā, ka viņš ir tāds jaudīgs. Un, piemēram, Adele dzied visu, viņa ir augstās notas dzied tajā krūšu reģistrā. Dabiski mums balss ir ielikt tāda, kad mēs līdz pusē esam krūšu reģistrā un otra pusē iet vieglajā galvas balsī. Tas, ko ir tās lielās divas iemācījušās, un tas populārās mūzikas tā foršā lieta ir, ka var to skanīgo balsi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tu vari viņu visu nodziedāt skanīgi, ja? Un kad izstiept tā kā tās, līdzīgi tā kā špagatu stiept, es vienmēr to salīdzinu, ja? Kad tāpatās ar tām stiprajām notīm, viņas apakšā pašas jau dabiski mums visiem ir, bet mēs varam viņas izstiept arī līdz augšai. Līdz ar to es domāju, ka mēs ar tevi varētu šodien tieši paskatīties tajā virzienā un pazīties, kā tu vari arī tikt, es tev iedošu pāris kaut kādus, respektīvi, pointus, tipus un tālāk pamēģināsim ar pāris vingrinājumiem, kā mēs varam arī pastiept tev uz augšu tās notas, lai tu, un tad pamēģināsim varbūt ielikt uzreiz tajā dziesmā, lai tu saproti, kā tas viss darbojās. Tātad paņemsim pavisam vienkārši maksimāli skanīgi, kā tu vari. Pamēģini man nodziedāt šo. Es zinu. Tiksim tam pāri, take your time, vispār bez stresa. Viegli pateikt, grūti izdarīt, bet pamēģini man atrast vienkārši, kur tu varam pat vēl zemāk paņemt. Pavisam sākumā klusi mierīgi. Tu skaņu, lai tev vienkārši atrod, kur tu viņā esi. Šitādu var atrast. Un teikt uz leju vienkārši. Malacis, ideāli. Atkārtām vēlreiz. Super. Ejam tālāk. Skaties smartphone. Jā, vismaz. Jā, jo tad vienkārši viņiem tikai jāklausās. Man nav vispār balss, bet man patīk. Balss tagad ir patīk. Jā, Tas ir visiem. es gribēju. Šodien pie Lukērijas ir vokāla pasniedzēja un iztestē, kā viņa dzied. Priekš pirmās šitādas nodarbības, jā, mums būtu jābūt divatā, klusā, drošā mūsu saliņā kaut kādā, kur mēs esam. Un tā, bet neko, mēģinam tikt tam visam pāri. Malacīts, super. Pasties, pirmie soļi ir, viss, nekas traks nenotika. Jā, pasaule neuzsprāga, nekāds meteorīts nenokrita, viss labi, mēs varam iet tālāk. Viņa tā kā uztaisīja tā, lai es jūtos brīva un palīdzēja man saprast, kā dziedāt brīvāk un tā. Man patika. Man krūze kaut kur bija. Tā, laipni lūdzu, tas ir ofis guļamistabā, jo parasti citi cilvēki samulst, ka viņi tā ieiet, viņi nevar saprast, kāpēc guļamistabā manī, bet mums sanāk, ka tā ir lielāka telpa. Un te... Es aiztaisīšu dus, lai viņam netraucē, bet... Jā, aiztaisiet. Tā. Kamēr Lukērija mācās ar vokālo pedagoģi, mēs ar viņas kolēģi aizgājām parunāt. Jā, tev tā bāziskie uzstādījumi ir jau ļoti labi izējošie. Jā, tāpēc tu vari tur dziesmu izdziedāt līdzi, tu vari uztvert melodiju, tu vari viņu atkārtot. Jā. Tas jau ir nenormāls pluss. Jā.
Man liekas, 80% cilvēku to 70% pasaulē nevar izdarīt nemaz sākumā uzreiz. Ja? Tā kā tu esi jau vienkārši milzīgi soli priekšā visiem, tu esi tajā daļā, kurus parasti klasificē pie dziedošiem cilvēkiem. Kur vienkārši jau viss tā balss klausa tik daudz, ka tu vari trāpīt notīs. Un tad ir tikai jautājums, kādas krāsas tu sevī attīsti, ja? Un kā tu dabū to power, kā tu dabū tur to, tādu toni, vēl kaut ko, lai tu vari nodziedāt līdzīgi kā tur Adele vai Beyoncé vai Ariana Grande vai kāds. Man liekas, es uzreiz pateikšu, viņai iet labi, viņa nebaidās. Es dzirdēju, ka viņi teica, ka viņa baidās. No sākuma viņi baidījās, tāpēc, protams, 100 cilvēki. Es baidīju. Es atceros, ka man bija jāiet boks zālē, ka es vēl nemācēju boksēt. Jā. Es biju profesionāls vienā sportā, tev jāiet otrā, tur čari mākti jau. Ir grūti atbrīvoties, bet pirmā es dabūju pa muti atbrīvoties. Tev tāpat viņi pirmo to palaiž tajā viņi. Es piedāvāju, ka jums vajag arī iet kopā padziedāt visiem trijiem. Tā ir laba ideja. Man liekas, ka tas atbrīvot visus jūs. Jā. No tavu garu, tur tev vispār nav satraukums, dāma ir iedvesmot vienu vingrinājumu. Šansonu dziedāt. Šansonu. Что ж ты фраер сдал назад? Не помасти, я тебе. Šitā? Ja daudz tev piestāvēs, vai ne? Es varu darīt visu, arī dziedāt, es tikai nezinu. Nezinu. Droši vien, bet šodien tiešām ne. Ja tev nav, piemēram, problēma, un nebūs problēma ar to, ka vai nu bailes, ka tā nots neiznāks ārā tādai, kā tu gribi, vai kad varbūt kāds dzirdēs un tur rogties un kaut kā kautrēšanās, tad principā nav problēmas. Ja tu vienkārši vari maukt un izlaist skaņu ārā, un viss normāli. Līdzīgi kā maz bērni. Jā, viņš tur bļauj, viņam vienalga, vai tur viņš nekautrējās par to. Kamēr Lukērija dzieda, mēs istabā savākušies trīsstūrītī un pļāpājam par nopietnām tēmām. Ko Kaspar ejam dziedāt? Es nezinu par šo dziedāšanas ievu. Kāds nezinu, jā. Nu, tur baigi easy viss ir. Jā? Tur reāli. Atver muti un jā. Jā, nopietni. Vai atļaujiet bērnam vispirms padziedāt? Tas ir online nodarbības. Kurš tā sieviete man velk uz dejošanu, uz dziedāšanu? Un tev sanāk? Lai gan dejojas jau uz bīpas. Pastāst par savu ticību labāk. Es ticu. Man dāma izteicās, ka kas tev tās par ticību salikumu? Sākās. Redz, Iedod savu spiritual background. tāds man ir tas ticības salikums, I believe in myself, you know, and God lives in me. Cik tu piegriezīsies pie tās puses. Jā, es tur meditēju, es nodarbojos ar cīgu un meditāciju Juņāni, kas ir viena no vecākajām vispār ilgdzīvošanas meditācijām. Sveiciens manam skolotājiem, ko es neesmu redzējis jau gadiem. Pirms visām spēlēm es meditēju, es iedomājos spēles galvā pirms es viņas spēlēm. Parasti bija neticami, ka tie rezultāti, cik rebound, cik iemests punkts, cik pat rezultāti. Es varēju spēlēt, citreiz mēs vienējām pa 7, es galvā bija iedomājos pa 5. Meditācija manā dzīvē bijusi jau no 11 gadu vecuma, kad es pats par to sāku lasīt, interesējos, meditēju. Jums ir līdzīgi, jūs ejat vienā ceļā vai Bet man arī patīk aiziet pie šitā te svētā Nikolaja, tur pateikt, jau, what's up my guy, you know? Man tāds ir, man ir tāds. Arī to viņam patīk, viņš iet. Jā, man draugs iemācīja. Bet es nemeditēju. Viņš parasti, kad meditēju, es arī tev uzliku to meditāciju, bet tu sajūti. Nē, bet tas ir pierādīts, piemēram, kad es meditēju mājās, un tad es meditēju vēl ar komunikācijas mantru skaitot visu laiku, jā, un kaut kādu pusstundu. Mājās visiem paliek labāk. Yeah. Mājās nomierinās, arī pārējie pienāk lietas. Tas ir fakts. Yeah, tikai saņemties meditēt. Bet tu esi klātesošs visu laiku. Daudz maz. Tādā ziņā. Kādreiz es neesmu, es aizpeldu arī savā pudeles meditācijā. Then I'm off, you know, then I'm in my world. Tā kā jā. Viss, kas palīdz. Jā. No tās grūtāk ir iznākt ārā nekā no parasto gribās beigt ātrāk, jo... Bet dāma palīdz. Palīdz. Pudeles meditācijā. Nē, iznākt ārā. Iedot meditācijā palīdz. Jā, Kasparam, kā jebkuram atkarīgam cilvēkam, labāk, lai viņš meditē, dzer tējas, un nekā viņš, jūs paši visu zināt, braukā ar riteni.
Tas, ka ir tāds mems pat bijušie narkomāni dzer tējas visādas. Jā. Un alkoholiķi aiziet reliģijā kaut kur. Jā. Un tas pats kā bijušās prostitūtas, viņas vienmēr visas aiziet uz ticību. Un tā, Tagad es biju šī prostitūta, esmu tikusi beidzot ticībā. Paldies! jā, Amen! tā ir īstenībā. Un tā, ja pavērojiet, Bet man Lietuvā bija- bijušie arī viņam tējas, tur visādi sieva- vēri, tur tā, sieva- tā. sieva- Nu, kad viņi mēģina tikt Bet, kad es biju tā prostitūta, man bija tas arī tas spiritual, un man bija tās pašas Jā. tējas arī. Es tikai viņas mainīju. Visnopietnākā baznīca, kas ir spēļu zāle. Kāpēc? Vai anonīmu alkoholiku, nu pat ne, kaut kāds kroks un spēļu zāle. Tās ir divas vietas, kur cilvēks visvairāk lūdz Dievu un kur visvairāk Jā. meklē patiesību. Jā. Pārsvarā cilvēki meklē krogu un spēļu zāli kā bēdu vietu, bet ir arī cilvēki, kas tur priecājās. Man bija otrādi, kad man bija ar to krogu, bija tā, ka Vai pa krogu? Cheers, jā, pa krogu. Man bija tā, ka es biju atbraucis uz Latviju un mira mans brālis, viņam bija vēzis. Viņš lēnām mira, es atbraucu spēlēt ar Latvijas izlasi. No rīta es gāju uz treniņu, pa dienu es braucu, pēc tam pēc treniņa es braucu pie viņa. Tad es braucu uz vakara treniņu. Un pēc vakara treniņa es braucu vienmēr kaut kur, braucu paēst un pēc tam gāju dzert. Un tādā laikā bija, kā kaut kādas otrdienas, trešdienas, ceturtdienas, tur jau nebija, kur vienīgais, kur varēja dzert, bija striptīz klubā. Un tas tur reāli gāja vienkārši sēdēt dzert, jo pēc tam 26 gadus es pazinu tos visus cilvēkus, darbiniekus. Kad mans brālis aizgāja, es neko neatradu. Es atradu tikai bāru un spēļu zāles. Tāpēc, kad tādā momentā pārsvarā man visu laiku bija jātrenējās, jāspēlē, nebija laiks ar to nekādīgi dīlot. Un tad, kas vakaros bija vaļā, bija bāru un spēļu zāles pēc treniņiem. Man ļoti vienkārši lietas, kuras es iedomājos, lietas, par kurām es sapņoju, viņas ir manifestējušās vairākas reizes un tādā līmenī, kas vienkārši wow. Un es sapratu arī, ka dzīvē, kad es zinu, kā dabūt. Tāpēc varbūt tur tiku no boksa, no basketbola uz boksu, tur kino un vēl kaut kā, tāpēc, ka man tas patīk, es to vēlos, un tur jāliek darbs. Bet, piemēram, par alkoholu un narkotikām ir vieni, kas meklē to ceļu, un ir otri, piemēram, sportisti ļoti bieži nonāk pie karjeras beigās pie alkohola un narkotikām, vai pie alkohola vai azartspēlēm. Tāpēc, kad tas adrenalīns, ko es dabūju, ieejot zālē vai ne, pirms spēles, un tur ir 10,000 cilvēku, un viņi dzied tavu vārdu, vai citreiz f*** bija tāda zāle izmērājas, iegāja, tur bija 3,000 cilvēku, maza zāle, bet viņi visi sēdēja virsū. Es iegāju vienmēr pirmais, neviena komanda vēl nebija iegājusi iesildīties, lai es dabūtu to f***, kambalā. Un viņi tā, un 30 minūtes no vietas. Es kā Un tad pēkšņi vienā dienā tev to nogriež. Kā to aizpildīt? Jā, tas ir traki. Tas vienmēr tas drops pēc panākuma nenormāls. Tas ultimate high, to tu nevari izstādīt cilvēkam. Cilvēki domā, ka viņš to dara, viņš grib dabūt. Jā, tu gribi dabūt vai vienkārši... Bet tā nav identitātes krīze dziļākā būtībā. Protams, tas ir dziļais jautājums, kas mēs esam vispār kā tāds, un tad mēs skrienam. Protams, tad tev uzreiz tas, kas nākošais, es esmu, nē, jau biju, kas es esmu tagad. Jā. Tu visu dzīvi neko citu neesi mācījies. Tu māki sašņorēt ķēdes, noķert bumbu un iemest grozā, un tur es nezinu. Īstenībā, es esmu, man ir 47 gadi, man sauc Kaspars. Es eju uz zāli, es trenējos, man ir kaut kāda pieredze, man patīk spēlēt kino tur. Man ir savas, man ir krūta ģimene īstenībā. Like, I'm gonna have some fun. Tad, kad tu gribi tās lielās notis dziedāt, jā, tad tev ir jāliek klāt viss ķermenis un visa atdeve, un tas hē, un visas tās notis tādā veidā arī jālaiž ārā. Ja? To vien vēlreiz. Hē, 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 hē. Un tagad vēl enerģiskāk. Hē, hē. Brīnišķīgi. Kamēr Lukērija mācās ar vokālo pedagoģi, mēs ar viņas kolēģi aizgājām
parunāt. Ir kaut kāds kritiskais punkts bijis dzīvē, tāds abiem jums, kad ir kaut kāda, switch noteikti kaut kāda, kas ir breakdown punkti. Bet Rio nevar palikt zemē. Mani visu laiku mētā kaut kā šitā tā, bet tagad pēdējā laikā diezgan mierīgi, bet tā, man jaunatnē diezgan tā pasita liktenīts. Bet es kaut kā labi izgāju tam cauri. Bet tas iedod beigu rudīnu, ne? Tā vispār forši. Forši pēc tam, kad iziet cauri, forši tas iedeva to, ka es daudz neko nevienam nestāstu nekad un vispār neko. Man bija tā, ka es ļoti, ļoti nokomplektētā ģimenē dzīvoju. Man bija krūta māma, man bija visas vecerīgā izaugu. Viss tāds. Viņa bija vecīgas princeses ar 17 gados. 90 gados ar 100 Barbie lēlēm, kas cilvēki zina. Un, kad man palika 17 gadi, mana mamma saslima un nomira. Un tie bija 99. gads. Draudzene savāca viņas filmu. Un man apmēram, cik tagad Čekurkalnā dzīvos, ir viena istabas dzīvokli ar prusakiem. Un reāli tā arī bija. Es nebiju gaidījis, ka šodienas sarunas izvērtīsies dziļas un dvēseliskas, bet bija patīkami, kad, kamēr Lukērija dziedāja, mēs varējām kaut ko arī parunāt augstākā līmenī ar to biedru. Tā labi, mēs tik forši izrunājamies, jo parasti te notiek kaut kāds stulbs sarunas. Šitā bija man interesanta, vai ne? Šitī aplīdī. Teiksim tā, šeit, paldies Dievam, ka šeit notika. Tev ir interesanti saruna, jo tic man šeit bijuši daudz interesantas sarunas. Bet jā, ejam tālāk. Te ir ko pielūgt, bet iesim paskatīties, kā dzied, ne? Jā, labi. Bet jūs ejat dziedāt, es saprotu. Jā, mēs pamēģināsim, kāds tāda iespēja. Vīrs? Sieviņa. Jā. Sieviņa veids. Jā. I said Ko vēl divi nāk backvokāli dziedāt? Jā. Mums jau mēs paspējām vēl arī no sporta analoģijas, jo sapratīs, mēs paspējām jau sagurt, jo balss aizsmeka, tā kā visu muskuļu grupas jau samocījām, bišķi dabujām atjaunoties, lai ātrums atnāk apakaļ, un tad tagad jau varēja jau vēlreiz nodziedāt. Bet jā, tas... Tu esi baigais valsts. Jā, vai ne? Tu esi baigais valsts. Kā tev pašai patika? Jā, ļoti. Jā? Jā, un viņai bija, zin kā, tagad vēl pirms tam, ka mēs jau pirmo reizi ritīgi sajūta, ka ir visi kaut kāds powers, un tu viņi pilnīgi tā kā var redzēt, really burn, wow, tur emociju liek klāt, un Cool. Jā. Man liekas, kopumā man sanāk, protams, ir, kur piestrādāt, bet tas nav vairāk piestrādāšanas ziņā, tas vairāk tā kā pieņemšanas ziņā, kad nav jākautrējas, vairāk jāspiež ārā. Kas mums arī teica, ka dziedāšot? Jā? Šodien nē, es tikai paklausies. Es gribu, kā psihologs un pedagogs, es neskautrējos. Es gribu, lai tā dziedāšana ir par Lukēriju. Viņa dziedāja It's All About Her. Mēs varam dziedāt citā dienā. Protams, šodien cik jauki. Jā. Mēs varam dziedāt. Jā. Es saku, Tic man, viņi mūs reprezentē šodien labāk nekā mēs te vēl sāksim tādu. Visi vai. labi, sarunāsim, bet mēs dziedāsim. Dziedāsim, ja tu gribi. Tāpēc, kā mēs dejojam. Jā, nav problēma. Par to nav problēma, bet šodien tā ir Lukērija. Bravo! Par Lukēriju es ļoti lepojos, kad viņa dziedāja kameras priekšā, ka viņai sanāca, viņa vispār ir krūta. Lukērija.
Priecīgi, vai ne? Jā, galvenais vienkārši, lai viņa savā nodarbā tā kā viņa forši ir uzsākusi, lai viņa tā arī turpina. Un vienkārši, ja gribās kādā brīdī patrenēt jau konkrētāk, tad var noteikti nākt pie mums uz skolu. Un online skolā attālināt mēs jau vienu nodarbību viņai nosūtīsim, ko te trenēties. Jā. Un tad, ja gribās vēl vairāk attīstīt, tad tur to ļoti šitā te step by step vienkārši. Tas tīrs muskuļu Vēl treniņš. viens salīdzinājums, ko mēs sakām, kad dziedāt mācīšanās notiek, cilvēkiem šķiet, ka jāmācās ir uz dziesmām, bet tā īstenībā ir diezgan grūti. Tāpēc, Jā. kad ejot uz dziesmām, tur ir ļoti daudz elementu, kas uzreiz ir jāpārvalda. Tas tāpatās, kā mācīties basketbolu droši vien uzreiz spēlē, ir grūtāk metienus mācīties. Uzreiz spēlē, nevis, jo tur tik daudz lietas jāpārvalda. Jā, Un koordinācija. tāpēc teiksim, to, ko mēs darām online, mēs iedodam pa solītim, tā kā burtiņu A, burtiņu B, burtiņu C, un tad tikai tu raksti domārakstu. Tad tas powers, kādu tu sajūti, es arī sajūtos vēl pārliecinātāk par sevi. Un tas ir tas foršais iegūms vispār no dziedāšanas un no tās balss attīstības, ka tu vienkārši tev neizbēgami iztaisnos mugurkauls, paliek lielāka pārliecība, un tu vari arī pat pateikt bieži vien to, ko tu pirms tam varbūt nevarēji. Nu, tāds Viena lietas tā, viena kad, dāma atnāca dziedāt, jā. un viņa nekad vīram nevarēja pateikt nē. Tas nav jūs gadījums. Tā dziedāt, tu nē, Tev nevajag tā dziedāt, tu nē, sievietes. Tā. Jā, Par ko mēs runājām? Toties vīri, kas nāk dziedāt, viņi stāsta, ka sievas vēl labāk pret viņiem izturās. Tur ir visādi ieguvumi, visādi blakus efekti. Bet jā, tas pārliecībai iedod, ka tu tā kā vienkārši saudz kopā ar to savu balsi, kas ir tavs izpausmes veids, un tu jūties vienkārši pa dzīvi, tev ir daudz drošīgāk un pārliecinātāk. Tu vari vienkārši būt tu pats, tāpēc, kad ar to dziedāšanu tu esi to pavērst. Tā, kad es no sirds novēlu. Paldies par iespēju. Paldies, jā, vajag Paldies forši. jums! Nu, es domāju, ka Lukarijai noteikti jāturpina dziedāt, jo tāds savienojums balss un izskats, tas ir reti atrodams.